neattīstās. Viņi grib, lai Rīga stagnē. Un šajā gadījumā iedomājies nacionāļi, kas pirms tam teica, ka viņi ir par to, par latviskām vērtībām. Viņi ies progresīvā mēra Klenberga vadībā strādāt. Nu ko? Tas nozīmē, ka katrs, kas balsoja par nacionāļiem, nobalsoja par progresīvo mēru Klenbergu. Paldies! Paldies Nacionālajai apvienībai par to, ka viņi nodevuši savus vēlētājus. Dārgie rīcinieki, bet ir jāsaprot viena lieta. Mēs neapstājamies. Mēs 3 dienu laikā iesniegsim prasību tiesā par šo vēlēšanu anulēšanu un jaunu vēlēšanu rīkošanu. Es nezinu, ko lems tiesa, bet esošā vara labi apzinās. Ja šīs vēlēšanas tiktu atceltas, tad Latvija pirmajā vietā iegūtu daudz lielāku atbalstu, kā rezultātā daudzas partijas, kas tagad nodod savus vēlētājus, tā skaitā nacionāļi, viņi iespējams nemaz netiktu pārvēlēti, jo neviens balsotams par nacionāļiem nebalsoja par progresīvo mēru Klenbergu. Tā kā godājumie rīcinieki, jā, mēs cīnīsimies, bet kā jau es teicu, tiesas šodien mūsu valstī arī nav pilnībā neatkarīgas. Apskatieties, kas notiek ar ģenerālu prokuroru Stukānu, kurš ilgu laiku vada prokuratūru. Bija nepieciešams izvirzīt apsūdzību Kariņam par to, ka viņš notralināja milzīgu naudu lidojot ar privātām lidmašīnām. Apsūdzību nav. Vienotība ir maksājusi aplūkšņa algas, to teica bijušais ģenerāls sekretārs, cilvēks, kas bija tajā iesaistīts. Prokuratūra saka, nav pierādījumu. Cilvēks saka, es gatavs liecināt, es liecinu. Nē, pierādījumu nav. Un beidzot par visiem tiem skaistajiem projektiem, Rail Baltica un Air Baltica, iedomājieties. Rail Baltica projekts, kurš sākotnēji bija paredzēts, ka izmaksās Latvijai 2,5 miljardus apmēram, jeb 5,8 miljardus visām 3 Baltijas valstīm. Kāds ir rezultāts? Rezultāts, ka šis projekts tikai Latvija ir sadārdzinājies jau līdz vismaz 10 miljardiem. Un pats interesantākais, ka Eiropa iepriekš bija paredzējusi finansēt 85% no šī projekta. Tagad Eiropa saka, to, ko jūs esat sabūvējuši šeit, tas nav Rail Baltica projekts. Tā ir jūsu pašu izvēle, kā jūs naudu esat iztērējuši. Jūsu saistība ir būvēt savienojumu starp Igauniju un Lietuvu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums tiek plānots projekts, kura savienojums starp Igauniju un Lietuvu apstāsies Salaspilī. Nevis vairs Rīgā. Godājumie kolēģi, superprojekts. Cik cilvēki no ārzemēm gribēs braukt uz Salaspili? Kā viņi pārvietosies no Salaspils uz Rīgu? Kā? Tas nozīmē to, ka šis projekts kļūs bezjēdzīgs. Un visa tā mūdēšana, ka šis projekts ir vajadzīgs nacionālai drošībai. Kāds sakars nacionālai drošībai ar pārbūvēto dzelzceļa staciju, ar šiem zelta pāļiem Daugavā, kurus nevar pabeigt šo plānoto tiltu? Pat ja teorētiski to uzbūvētu, kāds būtu ātrvilciena ātrums no dzelzceļa stacijas līdz lidostai Rīga? Kāds? Tur neviens ātrvilciens pat nevar ieskrieties. Es savā laikā dzīvoju ilgu laiku Norvēģijā. Tur no centra līdz lidostai ir apmēram 50 km, un tur ir skaidrs, ļoti daudzi brauc ar šiem vilcieniem, jo tur ir paredzēts, ka vilcieni iet katrs 10-15 minūtes, un līdz ar to nav jēga brauc ar automašīnu, ar taksi, visi brauc. Mūsējie saka, būs 4 vilcieni dienā. 4 vilcieni dienā starp centrālo dzelzceļa staciju un Rīgas lidostu. Jūs saprotiet, tas ir bezjēdzīgs projekts, tā ir naudas notrālināšana, bet ko par to saka Stukāns? Es ar viņu biju ticies par šo lietu pirms kāda laika. Viņš teica, kamēr notiek būvniecība, mēs nevaram izvirzīt apsūdzības. Kamēr notiek būvniecība, tas nozīmē, jo ilgāk Vienotība paliks pie varas, jo ilgāk viņi būvēs pa vienam zelta pālim katru gadu. Lidostā tur joprojām viņi kaut ko būvē, viņi oficiāli nav pateikuši, ka šis projekts ir apstājies, un kamēr, redziet, viņi turpina izšķēdēt naudu, prokuratūra nevienam nevar izvirzīt apsūdzību. Un izskatās, ka tā vēlme nepielaist Šlesaru pie varas ir mērķis, lai viņiem netiktu uzrādītas šīs apsūdzības par to pašu Rail Balticu. A kas notiek ar Air Balticu? Izrādās, ka visi runā par Covidu, par vēl kādām lietām.
Bet kopumā Air Balticam tikai pagājušajā gadā norakstīti zaudējumi 571 miljonu apmērā. Šķita, ka tas ir viss jau, viss kompānija var sākt lidot. Pēc kāda dažiem mēnešiem pēkšņi mēs uzzinām, ka pagājušā gadā papildus tiem 571 miljonam vēl zaudējumi ir vēl kaut kādi 119 miljoni. Plus 119 miljonu zaudējumi. Šogad pirmajā kvartālā zaudējumi ir vēl 29 miljoni. Tas ir vairāk nekā 700 miljoni ir pakāsta nauda vienkārši Air Balticam. Es ļoti atvainojos. Kāpēc mēs finansējam igauņu un lietuviešu lidojumus no Tallinas un Viļņas, ja viņi nenes peļņu? Ja tie nestu peļņu, lūdzu uz priekšu, bet šodien mēs finansējam, lai igauņi un lietuvieši varētu lidot no Tallinas un Viļņas uz visām pasaules pilsētām Eiropā, bet latviešu nodokļu maksātāji maksā par to, lai šīs bāzes stāvētu. Tas viss jāvar ciet. Mums ir nepieciešama atstāt tikai Rīgu kā vienīgo bāzi, no kurienes lido lidmašīnas un uz kurien. Kas ir svarīgs gan mūsu ceļotājiem, gan ārvalstu ceļotājiem, lai viņi varētu ierasties uz Rīgu, uz Latviju, lai viņi varētu šeit kā turisti iztērēt naudu, lai uzņēmēji investori varētu patiešu atlidot, bet mums nav svarīgi, ka viņi lido uz Tallinu un Viļņu. Mums nav tas jādotē. Bet pats trakākais, ka jau tiek runāts, ka tie 300 miljonu bondi, kurus pirms kāda laika Briškens vēl ar lielu pompu teica, ka viņi ir atraduši labu risinājumu, aizņēmušies naudu no privātā sektora, par šiem bondiem ir jāmaksā apmēram 15% gadā. Kurš uzņēmums ir spējīgs maksāt šodien procentos 15 maksājumus? Latvijas valsts. Un viņa maksā. Un nozīmē, ka tagad šos bondus nevarēs pārfinansēt. Rezultātā apmēram 380 miljoni būs tūlīt jāpiemaksā vēl Air Balticam. Tas nozīmē, ka vienotības darbības laikā, pēdējo gadu laikā, kopīgās izmaksas Air Balticam būs sasniegušas vairāk nekā 1 miljārdu eiro. Godājumie cilvēki, godājumie rīznieki, Latvijas iedzīvotāji. Mēs to nevaram pavilkt. Un tā ir atbilde, kāpēc Igauniem ir par 10 miljārdiem lielāki ieņēmumi valsts budžetā nekā Latvijai. Un šodien, kad ir nepieciešams pacelt Latvijas ekonomiku, būtu nepieciešams sanākt visiem kopā, pavilkt svītru tam, kas ir bijis, izveidot plašu koalīciju Šlesera vadībā Rīgā, lai mēs varētu šo Rīgu pacelt. Jo jebkura koalīcija, kuru viņi tagad izveidos, pat ja tiesa atstās spēkā visus šos vēlēšanu rezultātus, viņa būs neveiksmīga. Kāpēc? Tāpēc, ka tur nav cilvēku ar biznesa domāšanu. Tur lielākā daļa ir ierēģi, cilvēki, kas visu mūžu tikai algu saņēmuši. Nevar ierēģi attīstīt valsti, kas nekad privātā biznesā putekļu sūcēju nav pārdevuši, kas nekad privātā biznesā nav melonus un arbūzus tirgojuši, kas nav nodarbojušies ar uzņēmē darbību. Viņi vienkārši saņem algu. Un viņi dzīvo ļoti labi, jo Covida laikā vienalga kādas problēmas bija daudziem, tie, kas bija valsts sektorā, viņi šīs algas saņēma. Un tagad tādi cilvēki plāno vadīt pilsētu. Apskatieties Kleinbergs. Viņš ir cilvēks, kas ir speciālists sociālos jautājumos. Ko tas nozīmē? Iedot viņam naudu, un viņš naudu sadala. Bet šis cilvēks nekad nav nodarbojies ar ekonomiskiem jautājumiem. Viņš nekad dzīvē nav vadījis nevienu uzņēmumu, lielu iestādi. Viņš vienkārši ir bijis sociālais darbinieks savā jomā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šis cilvēks, es nerunāju vairs par ideoloģiju, kas man nav pieņemama, bet viņš būs atbildīgs par to, kā attīstīsies Rīga. Tad jautājums ir tāds, kā Rīga var attīstīties, ja mēram nav biznesa un ekonomiskās pieredzes, ko un kā darīt? Nav ideja, ko un kā darīt, jūs saprotiet? Tas nozīmē, ka pilsētu vadīs ierēģi, kuriem nav plāna. Un līdz ar to mēs turpināsim šajā purvā sliktais vien vairāk un vairāk. Kauns! Latvija pirmajā vietā! Kas ir kungs? Paņem valdību savās rokās! Paldies jums, godājumie kolēģi! Ja kāds domā, ka Šlesers tiek noņemts no trases ar visām šīm manipulācijām, tad viņi ir kļūdījušies. Viņi ir kļūdījušies. Viņi ir kļūdījušies. Tas, ko es šodien gribu piedāvāt,
Kā lems tiesa, es nezinu. Bet ir vienai lietai, kurai ir jānotiek. Šai valdībai ir jākrīt. Šī valdība, Siliņas valdība, ir pilnībā atbildīga par šo hausu, kas notiek valstī. Un tieši tāpēc man šodien ir skaidrs priekšlikums, kā mēs virzīsimies uz priekšu. Mēs apstrīdēsim vēlēšanu rezultātus, mēs griezīsimies tiesā, bet mēs nepaļausimies uz to, ka tiesa vienkārši atkal pateiks, nu bija problēmiņas, bet pierādījumu mums nav. Tāpat kā Kariņa lidojumiem nav pierādījums, viņš gadiem lidoja un nesaprata, ka viņš lido privātām lidmašīnām, nezināja, ko viņš ēd, cik tas viss maksā. Neviens nezina, kas ir Rail Baltics, Air Baltics un daudz kas cits. Es piedāvāju šodien, ja jūs esat gatavi rīcībai, rīkoties, lai šī valdība nokristu, lai tauta gāstu šo varu. Un šodien ir pienācis brīdis, man ir jautājums ir tāds, vai jūs atbalstat šīs valdības krišanu? Tātad šai valdībai ir jākrīt. Es aicinu, tad ātri visi kopā arī sakam, valdībai ir jākrīt. 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 Tad mēs šodien, lai tā nebūtu vienkārši laika pavadīšana, kurā es jums izklāstu šīs problēmas, bet mēs ejam uz nākamo rīcību. Mēs dosim šai valdībai 2 nedēļas laika atkāpties. Kurš ir par to, lai valdība atkāptos 2 nedēļu laikā? Tas nozīmē to, ka ņemot vērā, ka šo pasākumu bija ļoti grūti organizēt tik īsā laikā, pateicoties tikai sociāliem tīkliem, jūs visi esat atnākuši uz šejieni. Mums nebija nekāds īpašs reklāmas. Es gribu piedāvāt organizēt nākamo pasākumu šeit pie Brīvības pieminekļu, kur katram no jums jāatved vēl arī citi cilvēki, kas nezināja par šo pasākumu. Līgo svētki, lai paiet, lai cilvēki atpūšās, bet 28. datums, tā ir tā diena, tā ir sestdiena. Es to pārbaudīšu, lai es kaut kur nedaudz nekļūdītos. Tā ir sestdiena, 28. datums. 3:00 pie šī pieminekļa. Es aicinu visu Rīgu pulcēties šeit, visu Latviju pulcēties šeit, lai šī valdība beidzot kristu, kurai ir atbildīga par to, kas notiek valstī. Vienotības režīmam ir jāaiziet prom, un to var gāzt tikai tauta. Tāpēc, ka viņiem ir bail no tautas. Patreiz ir atnākuši daudz cilvēku, bet svarīgi, lai 28. datumā atnāktu vēl vairāk. Līdz ar to es aicinu sekot līdzi visiem tiem ierakstiem, kas notiek Facebookā, caur kur es komunicēju ar jums, vai TikTokā, vai kādā citā